Sveiki! Mēs esam podkāsts Tornis. Es esmu Madara. Es esmu Ramona. Un es esmu Anhela. Anhela ir mūsu šodienas viesis, un mēs varētu sākt ar to, ka viņa mūs iepazīstina ar sevi. Čau visiem! Tātad sākšu ar to, ka es esmu Talsu valsts ģimnāzijas 10. B klases skolniece. Ikdienā nodarbojos ar vieglatlētiku, kā arī esmu modeļa aģentūrā un savas gaitas skolā sāku šogad. 10. klasē. Super! Tu varētu pastāstīt par savas skolas pieredzi iepriekš. Jā, tātad pirmo klasi es uzsāku arī šeit, tajā laikā Talsu sākuma skolā. Nomācījos līdz 4. klasē, un tad visādi apstākļu dēļ, treniņi, un man sanāca tieši, ka mazais brālis sāka skolas gaitas, un viss ērtāk. Tas menedžments bija uz Talsu 2. vidusskolu, un tad no 5. līdz 9. klasē es pavadīju tur savus skolas gadus, un tagad esmu šeit, un esmu ļoti, ļoti priecīga par savām visām izvēlēm. Super! Bet kāpēc tu izdomāji nākt atpakaļ uz ģimnāziju? Tas bija tikai novirziens, vai tu vienkārši gribēji atpakaļ? Vai? Godīgi, es sēdēju izlaidumā, un man nebija ne jausmas, ko es darīšu. Bija tāda ideja, jo es jau biju sarunā ar mācību pārzinu un direktoru par groziem un sīki smalki, kur tiek izrunāts tās skolas gaitas. Un, tāda ideja visu laiku stāvēja galvā, bet tā līdz galam nebija, ka es nospraudus, tagad es iešu uz ģimnāziju. Bet lēnām tā ideja tā atnāca. Gribējās tādas maziņas pārmaiņas. Man bija ļoti, ļoti forša klase, un mēs katrs gājām savu ceļu. Tad arī es izdomāju tā, ka tomēr es arī, tad es pārnācu, un es esmu tiešām ļoti forša. Man patīk, man ir forša klase, pedagogi. Tiešām ir tik daudz iespējas ģimnāzijā, kas, man liekas, ļoti izceļās no pārējām novadu skolām. Jā, mēs jau par to esam runājuši. Es pilnīgi piekrītu. Jā, es dzirdēju pirmajā podkāstā. Super, jā. Un varbūt tur nedaudz, kaut vai nedaudz īsti, cik tu atceries pastāstīt par to sākuma skolas pieredzi šeit, un tad varbūt salīdzināt citām skolām ar to 2. vidusskolu. Sākuma skola, tie ir tie mazie gadi, bet man bija vēl joprojām skolotāji, kas strādā Dina Augšbirza. Tiešām tik mīļa skolotāja. Viņa ir tāds mierīgs cilvēks, un viņa man iedeva ļoti daudz. Viņa man izveidoja arī kā cilvēku. Tagad es tiešām tā varu teikt, jo viņa bija tiešām ļoti labs pedagogs. Un es atceros, mums bija formas jāvalkā, kā tagad mazajiem, bet tā pieredze pozitīva. Es arī klases biedri, man bija arī ļoti, ļoti jauka klase. Mums laika ir bijušas foršas klases. Un kontakts vēl joprojām ir ar daudziem no klases biedriem. Tad bija jauki, kad es atnācu uz šejienu. Ļoti daudz sejas jau bija zināmas no tām sākuma skolas gadiem. Tas tiešām forši, jā. Un kāds tev ir tā kā sākumā, kad tu pārnāc uz šo skolu, kādas varbūt ir tādas manāmākās izmaiņas, tā kā kaut kas šeit ir savādāk, ko tu jūti tādu? Jā, ja mēs skatāmies pēc, salīdzinot 2. vidusskolu un ģimnāziju, tad, manuprāt, ka ģimnāzijā es jūtu to, ka ir tās skolu, ārpus skolu pulciņu iespējas. Piemēram, es arī izmantoju tieši matemātikai, kad ir iespēja braukt uz mazo matemātiķu skolu. Un tur ir iespēja apgūt. Ir arī visām, mums šeit ir visas fizikas ķīmiķu skolas. Un tas, kad tieši tām olimpiādēm un tiem, lai mācību sasniegumiem, tiek pievērsta lielāka tāda vērība, uzmanība. Arī, jo es esmu dzirdējusi to, ka konsultācijas, kas notiek speciāli sagatavošanās eksāmeniem, kad 2. vidusskola tur arī notiek, bet šeit notiek tā, ka viņi jau sāk daudz laicīgāk. Kad tagad jau 11. klase mācās eksāmeniem, un tad tur tā citādāks tas laika menedžments. Bet man abas skolas ļoti, ļoti tuvas sirsniņai. Jā, tas jau forši, jā. Un tas forši, ka tev tāda vairāk vispusēja pieredze, ka tu vari tā salīdzināt. Jā. Un ka viss tā pieredze bijusi pozitīva, tas arī ļoti forši. Jā. Un tad tu varētu vēl pastāstīt par vieglatlētiku. Jā, tātad par vieglatlētiku. Vieglatlētikā es trenējos jau labu laiciņu. Sāku savas gaitas, ja nemaldos,
2., 3. klase. Un tad man bija tāda maza pauzīte, jo man bija treneru maiņa. Un tad jau no 4. klases tiešām es tā apzinīgi visu darījusi. Un, sports, jebkurš, kas sporto, zina, ka tas paņem ļoti daudz laiku, enerģiju. Un, sports nav viegls, tas audzē raksturiņu. Jā, vieglatlētikā es trenējos, disciplīnas ir daudz dalījums. Un, tagad treniņi notiek vispār daudziņai, jo tas attīst vispusēji, un tad jau pēc tam izšķirās. Pašlaik es arī strādāju daudz uz lekšanas disciplīnām, kas ir tālekšana, 3 solis, jā, tālūk. Jā, sports ļoti daudz laika aizņem, to mēs visi zinām, jā. Un kas ir tas veids, tā metode, kā tu tiec ar visu galā, ja tev ir daudz mājas darbu, tā varbūt tev kādas prioritātes tajā dienā jāizvirza, kā tu ar to tiec galā? Tā, es tagad, lai es izteiktos tādas situācijas ir daudz, ir trakas, man arī tagad uz priekšu, bet, protams, mēs zinām, ka visi izglītība ir pirmā vietā, vai ne? Bet dažreiz tajā, sporta ikdienā sanāk treniņu nolikt dažreiz virspusē, tāpēc, ka, skolā tu vari tikt līdzi vieglāk, bet treniņu darbu ir grūtāk. Tu nevari viņu tā atstrādāt, ja vienu dienu izlaidi, tāpēc dažreiz sanāk to treniņu nolikt, ne augstāk, bet, kaut kad, ja ir stundas, kurās nav nekas tik aktuāls un ir jāsaplāno tas laiks, tad varbūt pat treniņš aiziet skolas. Jā. Bet tā nevajag būt. Izglītība ir pirmajā vietā. Jā. Tad tu ar izņēmumiem tu menedžē to visu, jā. Pārsvarā skola pirmajā vietā, bet ir izņēmumi. Jā, protams, skola un tad, vispār ikdienas diena iet tā, jā. Ir skola, un tad ir treniņš, un tad ir vēls vakars mājās, un tad jau tā diena ir pagājusi, un vēl tur, ja ir mājas darbs, tad tas jāizpild, un tiešām tas menedžments tāds ļoti ātri ikdienu paskrien. Jā, saprotu, pilnīgi piekrīt. Mēs tulīties pie nākamās tēmas, bet vēl atgriežoties pie tās vieglatlētikas, es gribēju prasīt, kā tu izvēlējies iet uz vieglatlētiku un kā tu esi palikusi pie tā tik ilgi. Cik foršs stāsts man ir tieši, vispār tas sākās arī šeit. Mums 2. klasē bija skola noorganizējusi sacensības. Un tās sacensības ietver sevī, arī vieglatlētika, un es atceros, mums bija jāskrien, un es iepazinos tām vieglatlētikas disciplīnām, un sākās, mums bija jālec tālekšana. Un es tālekšanā parādīju ļoti labu rezultātu priekš tā laika, ja kāds, kas skatās šo, varbūt kaut ko izteiks, 3,27 m, un tas tā bija 1. klase, tas priekš pirmklasnieku bija ļoti daudz, un es atceros, kad skolotājs Andris Virgsniņš arī bija tādā, šokā, un tad beigās aizgāja runa, ka jādodas laikam uz vieglatlētiku, ka tas ir tas, ko es gribētu darīt arī ikdienā, jo man tiešām ļoti iepatikās, un es atceros, es tajās sacensībās, es paliku 1. vietā ar to lotrāvienu, jo, laikam es biju lecīgi priekš tā laika, un tad jau pakāpeniski viss tālāk aizgāja. Jā, tiešām foršs stāsts. Bet kā tu visus tos gadus arī esi palikusi tajā vieglatlētikā, tev nav bijis tā, ka tu varbūt bišķiņi pārdomā to visu un tā? Protams. Es gribētu teikt, ka ļoti, ja tā cilvēkam nav, tad viņš ir, tiešām ļoti, tas ir apsveicami, bet, man ir tādi momenti bieži, tīpaši, tajā ikdienas steigā, kad viss, un vai tiešām man šo visu vajag, bet, ir kaut kas tev tur, un tā ir tāda, varbūt arī disciplīna un tāda, vēlme, un tu ej pēc tiem mērķiem, un, tas jau vairs nav jautājums. Piemēram, treniņa apmeklēšana, tas vairs nav jautājums, iešu vai nē, tas ir tāda, tā kā ikdiena. Tu esi to pieņēmis, un tā es tur esmu arī palikusi, un man ļoti, ļoti patīk viss. Super. Un varbūt tu vari pastāstīt, varbūt ir kaut kādi tie galvenie ieguvumi, kas tev ir varbūt dzīvē no tiem treniņiem, varbūt kaut kādi draugi vai kaut kāda pieredze, kaut kas tas svarīgākais. Šis ir ļoti foršs jautājums, bet es
es varu atbildēt, jā, ka noteikti viss jau, ko tu nosauci, bet tā es pat nevaru uztaisīt tādu sarakstu, jo viņš ir tik plašs, jā, cilvēki apkārt man ir tik jauks, superīgs treneris un man draugi, jā, tiešām apkārtējie cilvēki, kad tev ir vienādas intereses, tā ir tāda vērtība un no sporta, jā, sports vispār, manuprāt, cilvēku disciplinē, cilvēks, kas sporto un kas nesporto, man saruna ir pilnīgi citādāk ar cilvēku, kas sporto, jo tu novērtē vienu vērtību un jā, un tad kas vēl? Noteikti pieredze, arī es esmu vieglatlētikas dēļ pabijusi ārvalstīs un apskatījusi jaunas vietas, tas arī noteikti. Un jā, un arī tas iedod tādu nepadošanās, tādu cīņas sparu. Jā, super iegūmi. Tad varbūt par ne tik pozitīvu tēmu, varbūt ir bijuši kaut kādas traumas vieglatlētikā, un kā tu tik tām pāri, ja viņas ir bijušas? Jā, tātad šovasar man bija tāds uzsādīts klusais, skaļais mērķis, kas klusais, skaļais. Tas nebija tā, ka es visiem biju to pateikusi, bet mēs ar treneri bijām nosprauduši tādu mērķi, Eiropas 18 čempionāts, un tiešām es ļoti cītīgi gatavojos, treniņu nometnes aizvedīt, tiešām es biju ļoti tāda, iekšā tajā visā, un tad es ziemas sezonā biju ļoti tuvu normatīvu izpildēju, un tad sākās līdz pavasarim treniņi, kas ir šis posms, un likās, ka būs jau tuvu, būs viss. Un, notika tāds klikšķis, un man pēdā ir tāds pie papēža fascīts, man bija fascīta plīsums, un likās tāds bišķiņ, ka kas ir noticis, tās ir tāds zemāks punkts, un tad es domāju, negribu vairāk, viss man nepatīk, jo tās apziņa, ka tu tik daudz ieguldies visu, un tu dod, un pēc tam tu nesaņem to apakaļ. Un tik ātri pazaudē. Jā, tik ātri pazaudē, un tev vēl jātiek atpakaļ līdz tam visam. Bet tagad tas jau ir bišķiņ aiz muguras, un cerams, ka tas arī paliks aiz muguras, un tāpēc tas vairs nav tik aktuāli. Bet, jā, tāds bija posms. Bet vēl par traumām, sportistam, man liekas, ka ļoti bieži viss kaut kas sāp. Bet te jau aiziet, kas ir trauma un kas ir tādas ikdienas sāpes. Jā. Skaidrs, ļoti labi. Tad varbūt tev vēl par treniņiem ir kaut kāds treniņu nometnes, vai ko tu minēji, vai kaut kādas sacensības arī, ko tu gribētu pieminēt? Jā. Par ko gribētu citiem pastāstīt? Es par treniņu nometni. Nākamnedēļ, piekdien, es ar savu treniņu grupu, mēs dodamies uz Spāniju 3 nedēļas. Siltumā trenēties. Tas ir tāpēc, lai sagatavotos ārsta sezonai, kas būs turpmākā. Un es jau šo treniņu nometni, tas jau ir 4. gads. Tad sanāk 3 nedēļas, 4 gadus skoliekavē. Tas arī ir tāds izaicinājums bišķiņi un katru gadu. Bet jā, un vēl par pieredzi ārvalstīs. Jā, un tad es esmu arī Itālijas klubā, Kuskatānija. Un tad es jau esmu bijusi septembrī biju uz Itāliju un maijā startēju sacensībās. Pārstāvot viņiem, tur ir Itālijā tāda ļoti interesanta kluba sistēma, ka viņiem, tevi atrod tas klubs un tu startē zem viņiem un krāji komandai punktus, lai viņu tiktu augstāk kādā līgā, un viņiem attiecīgi no tā ir lielāks finansējums. Tātad tu nes punktus komandai. Tas ir ļoti interesanti, Jā. Tāds ir. Un tad sanāk uz to Itāliju, tad arī plānojās braucienu jau šogad, bet jā, tas vēl tā uz nākotni. Tas ir ļoti interesanti, pilnīgi līdz Itālijai tik. Tas ir super. Bet tagad par to Spāniju, tu 3 nedēļas būs prom, kā tu tad to skolu samanedžē? Jā, bet es jau minēju, tas ir tagad jau 4. treniņu nometne, un tad tu jau lēnām aprodi. Es nezinu, kāda ir kārtība šajā skolā, jo līdz tam tas viss notika tur, 2. vidusskolā. Bet manā pieredzē es jau tagad esmu runājusi ar skolotājiem, lielāko daļu skolotājiem, un diezgan pretīm nākoši. Un,
jābūt atbildīgiem, jāmācās, lai gan tas dienas ritms ir tāds, ka, kur tu vēl paspēs tās mācības, bet, gan jau beigās viss būs labi un ar visu tikšu galā. Tā ir jāstāsta. Jā, bet nav tā, ka tev vienkārši tāds, es nezinu, kur skola tagad, kā ar skolu, kā es tikšu galā. Jā, nē, tāds vispār iekšā nav, jo man arī treniņu biedri, kas ģimnāzijā mācās, es jau biju blakus un redzēju, ka viņiem viss ir ok, man arī mācīja pārzina, jo ir izstrādājuši tādu individuālo plānu, un tad pēc tā vadās. Tā kā tā. Wow, super. Tas ir ļoti forši. Arī tas brauciens uz Spāniju, tas arī ir salīdzinoši tāds ilgs laiks. Un tas jau savā veidā ir arī kā tāds ceļojums, pilnīgi kaut kas cits, tā kā cita ikdiena, vai ne? Un tu jau esi brauks 3 gadus, vai tu atceries varbūt kaut kāds tāds spilgtākos, kaut kāds notikums, kas tev ļoti patika, vai kaut kāds piedzīvojums, kas tev liek tur braukt vēlreiz, tā kā, ka tu reāli tur gribētu atgriezties? Jā, man nav tāds viens specifisks notikums, bet vispār tā treniņu nometnes būtība kā tāda, tā kopā būšana arī ar treniņu biedriem, kas ir arī mani draugi un tuvie cilvēki. Tiešām ir forši būt tur, kaut kur citur izrauties no ikdienas. Laiks ir fenomenāls, ir treniņš, un tad tu to treniņu pilnīgi izbaudi, jo tev ir cita vide apkārt, cits tiešām palmas apkārt, kalni apkārt, visur saule. Tas tiešām ir tik forši. Un tas jau tas laiks, reāli laiks. Laikapstākļi, jā. Tas vien liek atgriezties. Un arī tā ikdiena ir forša. Ceļojumi ir forša lieta. Tāpēc. Super. Bet kā tajās treniņu nometnēs jūs kāds ir tas balans, jūs pašā trenēties, un tad ir brīvais laiks bišķiņi, vai viss ir tikai treniņi? Vai? Jā, es varu tā īsti pastāstīt par dienas ritmu treniņu nometnēm. Tātad viss sākas ar to, ka mēs dzīvojam ļoti labā viesnīcā. Wow. Jā, 4 zvaigznes tiešām tā, ka izcili. Un tad notiek piecelšanās. Celšanās jau ir agri pirms saule ir uzrietējusi. Un tad tā doma, ka rītaros mēs skrien līdz jūrai. Un tad sagaida to saulēktu, un tad tiek izdarīti kaut kādi mobilitātes vingrinājumi, locīšanās un sprinta vingrinājumi. Un tad atpakaļ mēs dodamies uz viesnīcu, pādam brokastis, un tad jau pēc brokastīm tāda maziņa atlaišanās un dodamies uz pirmo dienas treniņu. Un treniņš parasti, ja sākās 11, tad 12, 1, pusdievi. Mēs esam atpakaļ viesnīcā, tad jau ir uzreiz duša un pusdienas. Un tad skatāmies atšķirībā, kāds ir treniņu plāns. Kaut kad mēs dodamies arī vakarā uz stadionu, kas ir otrs treniņš. Kaut kad mums ir brīvais laiks, mums sanāk pabaudīt to pašu Spāniju, labos laikapstākļus, varbūt pagulēt pie baseina, apskatīt kalnus, jūru, darīt ir ko daudz, bet un tad, ja ir otrais treniņš, tad mēs atbraucam mājās no tā, un tad jau ir tāds vēlāks vakars, un tad jau vakarā viss kaut ko arī tāda kopā būšana, kaut ko visu laiku sanāk darīt, un tad ir vakariņš, un tad jau lēnām pie miera, bet tās 3 nedēļas tiešām tik ātri paiet, ka... Jā, tā ikdiena diezgan forši izklausās, jā. Ok, tad ejam uz mums nākošo tēmu modelēšanu. Tu varētu pastāstīt par to nedaudz, un varbūt vispār kā tu tiki tajā visā iekšā. Jā, tātad par modelēšanu. Es esmu aģentūrā, man ir līgums ar aģentūru Den Runaways. Tad par pašu, kā tas viss sākās, modelings bija Talsos tāda modeļu skola, bija tāds kaut kāds jaunums tajā mājasēdes periodā, un kaut kā viss bija aktuāli, un es arī pamēģināju bišķiņu, un tur es gūtu tādu pieredzītu, man patika, bet tas jau ātri noslēdzās, un tas gads bija riņķi, un par to jau es biju aizmirsusi. Bet man prātā palika, ka man tiešām tas patīk, un ikdiena tur ir forši tajā modelēšanā. Un tad, pēc gadiem, 2, kad es pabeidzu to modeļu skolu vai nākamajā gadā, man Instagramā atnāca ziņa no šīs aģentūras. Angliski viņi rakstīja, ka sveiki, mēs to esam ievērojuši.
cik tev ir gadi, kāds ir tavs augums. Man tajā laikā, man liekas, bija 14 gadi, un es vēl biju kaut kāds 1,68 m, tas vēl bija īsi, bet viņi teica, ka ir tāds potenciāls, un priekš manis īsi. Jā. Es tajā laikā, jo es esmu tagad 10 cm gandrīz garāk, tāpēc... Nē, viss labi. Un tajā laikā, jā, es biju īsa, kā es teicu, un tad, bet, viņi jau tā kā zināja, kad izaugs, es nezinu, kā viņi meklē pēc tā potenciāla vai pēc kā, kā viņi izvērtē, vai ir potenciāls vai nav. Un tad piedāvāja satikties ar vecākiem kafejnīcā Rīgā. Mēs aizbraucām un parunāties. Un tiešām man aģenti ļoti, ļoti jauka. Un, mēs parunājām, viņi izstāstīja visu, tā kā mums patika. Un tad mēs parakstījām to līgumu jau tajā laikā. Un tad tā tagad es esmu tajā aģentūrā, un tad notiek viss kaut kas. Tā tad tu varētu pastāstīt, kas tieši tagad tajā modelēšanā ir aktuāls. Jā, tā kā man ir 16 gadi, tad vēl, ja vēlās sākt strādāt lielajā tirgu ar lieliem dizaineriem, tieši Eiropā ir tāds noteikums, ka ir jābūt 18 gadiem. Tas ir, lai vieglāk ar visiem papīriem un tas ir ērtāks, tas vecums, un tad nav viss vecāka atļaujas. Tiešām tur ir sīks malki, tāpēc tad gaidu tos 18, un tagad līdz tiem 18 es vācu pieredzi. Un veidoju savu portfolio. Man ir fotosesijas, būs parīt, bija pērnējā nedēļā. Tad es tiekos ar aģenti, mēs skatāmies, tāds gatavošanās tam tālākajam. Tātad pieredze vienkārši. Jā. Un kā tev vispār tā kā, tu brauc modelēt, bet tā kā daudzi jau varbūt nezin, kas aiz tā stāv, tā kā tev vispār jātrenējās, vai kā tu vispār tā kā kādu pozē, vai to ikdienu, kāda tā ir? Jā, tātad modelingā ir tā, ka es sākšu par to ikdienu. Tā jau ir arī foršie brīži, bet, ja mēs bišķiņ pieskaramies tādam neforšiem, ir parametri, ar to es sākšu. Ir parametri, kas ir jāievēro, kuros tev ir jābūt. Un, ja kaut kas aģentei nepatīk, viņi tev arī var pateikt, kad tur vajadzētu mazāk, tur to. Un tad ir tās, bet tieši par tādu trenēšanos kā staigāšanu, mums arī notiek tādas 1-pret-1 nodarbības, kad ar augstpapēšu kurpēm es braucu, mums ir, piemēram, studijā vai vietā, un, es staigāju. Un tad, viņi skatās, labo, un tad, tiek trenēta gaita, bet, es neteiktu, ka tur ir, tāds milzīgs darbs ielikts, jo, ikdienā ēst jau tāpat, piemēram, ja par figūriet runu, tad ēšana un sports, man tāpat, tas, nav tā, ka es tur ielieku lielu darbu, tāpēc, nav tāda, ka vajadzīga baigā sagatava apakšā tam. Un cik bieži tev ir tie treniņi, piemēram, staigāt un tā? Tas atšķirās, piemēram, es sākšu ar to, kad aģenti var arī uzrakstīt, piemēram, šodien, viņi uzrakstīja, kad parīt, kad 2 fotosesijas, tur fotogrāfi tiek ļoti labi, un ka tā būtu ļoti labi iespēja. Tas notiek tādā pēdējā brīdī, tāpēc kaut kad ir biežāk, kaut kad ir retāk, viņi arī skatās, kādā tu esi stāvoklī, un tā trenēšanās, tā nav tā, ka tu sīk viņu plāno, bet, mums ir kaut kāda tikšanās tā reize, un tad viņi arī tev apskat, tiek paņemti tie digitāls ir, ka tev vienkārši ir balta siena, tu esi, lai viņi redzētu, kāds tu esi bez nekā. Tā. Skaidrs. Jā, un tad tev tā kā, un tad, kad tev notiek tās fotosesijas vai modskats, vai tev ir bijis tā, ka tu tā kā, ka tev liek kaut kādu apģērbu, vilkt kaut ko, kas tev nepatīk, un kā tas ietekmē tā kā tavu pārliecību, vai tas kā kaut ko ietekmē vispār? Ļoti labs jautājums, jo, vispār, apģērbs jau ir tāda gaumas lieta, vai ne, un to jau objektīvi nevar izvērtēt, jo es esmu diezgan izvēlīga, un man tā ir bijis vairākas reizes, un kad mums ir kaut kāda stiliste, tur, kur, tajā fotografēšanās fotosesijas laikā, un tad tev saģērb tādās, un tev liekas tādas zaļas zeķu bikses, un tāda, un džempers, un tāda, un tev liekas, ka tā, tu tā neģērbtos, bet tu kaut kā pieņem to, un tu jau vairs to nelieti pie sevis tik ļoti, jā. Bet tu tikai spēj tad justies komfortabli, vai tu tā kā... Vai tev ir tāda pārliecība vispār, vai tu vari to... Es saprotu, kā jūs sakat,
protams, ka nē, bet es cenšos tāpat izvest ārā ar to, ko es varu ar to. Nu, protams, ka gribētos, ja tu redz, piemēram, kad mēs esam divas modelis, un tad viņai tāds apģērbs, un tad, viņai tāds liekas, ka viņai foršāks outfits, vai tad varbūt vēlētos, bet tā es neteiktu. Nav tik traki, nav jau pasaules gals. Jā, tas forši, ka tu vari tā saņemties, un ka nav tā, ka tu šķiro visu, tāds nē, šito es neņemšu, un tā. Jā, par modelēšanu mums nav vairs jautājumu, ne? Nē. Tad mēs varam iet uz sadaļu ātrie jautājumi. Cerams, ka viņi sanāks ātri. Tātad pirmais. Kas motivē tevi katru dienu darīt to, ko tu dari? Ļoti labs jautājums. Es teiktu, ka noteikti tie ir kaut kādi izvirzītie mērķi. Tas ir vienīgais, kas dzenu tāds pa lielam dzenu uz priekšu. Noteikti apkārtējie cilvēki, tas arī ir. Un tāds mērķis, ko tu vēlies, un tad tev ir uz ko iet, un tas tev arī motivē. Super. Tad vienkārši nosprod mērķi, un tad vienkārši... Jā. Kādu raksturu īpašību tu visvairāk abrīno citos? Abrīnoju. Es gribētu teikt, ka es novērtēju uzticību. Tas ir ne tikai, kad es cilvēkam varu uzticēt kaut ko, bet arī to, kad es zinu, ka viņš vienmēr tur būs, un būs man blakus, un tiešām tāda lojalitāte, tā es to nosauktu. Bet abrīnoju citos. Es abrīnoju tādu mierīgumu noteikti. Jo es esmu tāda ļoti ekspresīva, tāda skaļa. Man patīk tādi cilvēki, kuriem ir iekšējs miers. Jo, man tāds noteikti nav. Jā, es pilnīgi saprotu. Jo, labi, es varu dažreiz būt mierīga, bet tā, līdz ko es sāku runāt, vienkārši skaļums iet uz augšu. Bet tas jau ir labi, pozitīvi. Katrs savādāks. Tieši tā. Jā, super. Ja tu varētu izgudrot jaunus svētkus, kādi tie būtu? Noteikti kaut kāda tā būtu brīvdiena, kad mēs palikam mājās. Svētki kā nekā. Jā, un es nezinu, visiem tāda atpūšanās diena. Jā. Tas varētu būt vienreiz gadā vismaz tāda vienkārši. Varbūt tā kā nevienam nebūtu jāstrādā vienkārši vienu dienu. Labi, tas nebūtu iespējams tā kā pilnīgi visiem, bet pārsvarā. Bet jā, tieši tā. Tāda tā kā miera diena. Jo nav tāds, piemēram, veikali jau tāpat strādā, kad ir kaut kāda svēta. Tāpēc tāda, ka tiešām, varbūt pat tā diena, kad varētu izslēgt elektrību visur. Wow. Varbūt ir vietas, kur tas nav iespējams, bet tā kā pārsvarā vienkārši miera diena. Jā, doma ir laba. Super. Mums vairs nav pierakstīti ātrie jautājumi, bet man vēl tāds ātrais jautājums. Kas ir tava mīļākā vieta skolā? Wow! Jā, pirmajā epizodē. Es sākšu ar to, ka man ir ļoti patīkami šeit uzturēties Tornītī, jo es te esmu ļoti reti, tāpēc es to nevaru likt kā savu mīļāko vietu, bet man tiešām šeit patīk. Tas arī būtu tādā top 3, bet laikam, ka bibliotēkas lasītavu tieši, jo Dievs, man liekas, tur ir tik ērti krēsli un tik forši, tur var pavadīt laiku ar klases biedriem, draugiem, var mācīties, tiešām tās iespējas tādas plašas, un skolēniem ir ko darīt tur, un bibliotēka turpat, un manuprāt, tā ir ļoti, ļoti forša vieta. Pilnīgi piekrīt. Jā, es arī piekrītu, Jā, superīgi. Tad es domāju, ka mums saruna ir beigusies šodien. Es vēlos pateikt milzīgi paldies, ka tu atnāci, ka piekriti. Paldies tev. Bija ļoti daudz interesantu stāstu kopā klausīties, daudz pieredze. Man liekas, ka citiem arī būs interesanti. Jā, un es arī gribu pateikt jums, meitenes malači, kad tiešām arī tik brīvi tā saruna iet un tiešām ir ērti, un es redzu visu šo salikt arī aizskadrā, Tas arī ir ļoti liels darbs, un kas notiek, tā, ka tiešām tādu uzslavu un tik forši, ka skolas vārds tiek popularizēts, jo mēs tomēr esam šeit podkāstā, kas ir ģimnāzijas, podkāsts Tornis, tas ir ar ģimnāziju, ka skolas vārds arī tiek popularizēts, tā kā malači. Super, paldies, jā. Paldies. Labi, tad mēs teiksim uz redzēšanos visiem. Atā! Atā!